Tēriņš, Minim un Valt, Jama un Līvli. Mindim un Ulla, Jamaka un Līvli. Tēriņš, Minim un Alister, Maka un Līvli, Ulla un Min Jamā. Alister un Min Poga. Nē, ja Ulla, Tempa, Lībmed, Līvakie Lopātī. Ulla un Min Cezāra. Ja Valts un Min Veļ. Šodien mēs esam Miķētonī, kuru lībiski sauc par Pīzā, pie manas māsas Ullas. Un šodien mēs mācīsimies par to, kā lībiešu valodā sauc dažādus ģimenes locekļus. Lībiešu valodā ir šādi nosaukumi. Miez, Vīrietis, vīrs, Nai, sieviete, sieva, Izā, tēvs, Jemā, māte, Veļ, brālis, Cezāra, māsa, Poga, dēls, Tidāra, meita, Vanāizā, vectēvs, Vanājemā, vecmāmiņa, Rištizā, krusttēvs, Rištiemā krustmāte, un Subrā, kas gan nebūs ģimenes loceklis, draugs, draudzene, un Aim. ģimene. Lībiešu valodā jums noteikti noderēs arī dažas frāzes. Viņas Cezāra un Ulla, mana māsa ir Ulla. Min Veļ un Valt, mans brālis ir Valts. Minan un Cezāra, man ir māsa. Minan un Veļ, Mani brālis. Miķeļtornis, jeb Pizā, ir rietumlībiešu vislielākais ciems. Un rietumlībieši dzīvoja no Ovišiem Lībiski Paķīkmo, līdz Lielirbei. lībiski Īra, Un tad austrumlībieši savukārt no Jaunciema Ūškilā, līdz Ģipkai. Gipka lībiešu valodā. Viņi arī ir tikuši nošķirti viens no otra sadalīti. Agrāk tās bija mūžas robežas, pēc tam bija rajona robežas. Un tagad viņi ir tā kā divos dažādos novados. Kā rietumlībieši ir Ventspils novadā, Jā, ir Venta lībiešu valodā, jā, un austrumlībieši ir Dundagas novadā. ko lībiski sauc par doņiku. Tas, ka divas valodas daļas atrodas šķirti, ir viens no tiem iemesliem, kāpēc valodā parādās dialekti, izloksnes. Līdzīgi arī latviešu valodā. Latviešu valodā ir trīs galvenie dialekti. Ir vidusdialekts, uz kura bāzes ir veidojusies mūsdienu latviešu literārā valoda, ir augšzemnieku dialekts, kas ir pamatā latgaliešu rakstu valodai, un lībiskās izloksnes vidzemē un kurzemē ir lībiskais dialekts. Latgaliešu valoda un augšzemnieku dialekti, uz kā bāzes tā veidojusies, arī tieši tāpat ilgu laiku bija nošķirta no pārējās Latvijas, tāpēc tā valoda, kas runāta tur, ir savdabīgāka un ļoti atšķirīga no vidus dialektiem latviešu literārās valodas. Lībiskajam dialektam, kuru bieži jauc ar lībiešu valodu, mēs varētu pievērst nedaudz īpašāku uzmanību. Ja mēs paraugamies atpakaļ vēsturē uz senajām lībiešu apdzīvotajām teritorijām, tad mēs redzam, ka tās ietver ļoti lielu daļu kurzemes, vidzemes un arī zemgales. Un ja mēs tagad paraugāmies uz senajām lībiešu teritorijām un kādreizējo lībiešu teritoriju vietā, tur, kur dzīvoja savulaik Gaujas lībieši, Daugavas lībieši, mūsdienās tiek runāta latviešu literārā valoda. Un tas ir arī varbūt tas iemesls, kāpēc mums ir tik daudz lietu ienākušas no lībiešu valodas, kuras mēs ikdienā izmantojam. Savukārt labākās liecības ir tieši lībiskās izloksnes, kurās ir vēl vairāk lībiskā mantojuma nekā literārajā latviešu valodā. Un tomēr lībiskās izloksnes gan vidzemē, gan kurzemē ir latviešu valodas paveids, nevis lībiešu valoda. Līdzīgā veidā dialekti veidojušies arī lībiešu valodā. Lībiešu valodā izšķir divus galvenos dialektus. Tas ir kurzemes dialekts un salacas dialekts. Kurzemes dialekts runāts kurzemē un tiek runāts joprojām. Salacas dialekts savu laiku runāts vidzemē Svētkiem apkaimē. Ja mēs salīdzinām kurzemes lībiešu un salacas lībiešu valodu, tad tas skan šādi. Lībiešu valodas kurzemes dialektā Izā, Salacā Iza, tēvs, Suzār, salacā Sužar, māsa, Ie, salacā Ue, nakts, Mo, salacā Mā, zeme, Punni, salacā
pyn, sarkans, mucā, salacā mytsa, mešs, ubbi, salacā ubbi, zirgs, kilā, salacā ķulā. ciems. Arī Kurzemes lībiešu valodā ir izveidojušās divas izloksnes. Tie paši austrumlībieši un rietumlībieši vai austrumlībieši un rietumlībieši izloksnes, par ko mēs jau runājām. Un arī šeit tas iemesls ir, kā jau iepriekš tika sacīts, šīs te robežas, kas sadalījušas vienu valodas runātāju apgabalu no otra. Un arī šeit ir atšķirības, kas galvenokārt dzirdamas tieši tad, kad valoda tiek runāta. Ja salīdzinām austrumlībiešu un Kurzemes un rietumlībiešu izloksni, tad šīs atšķirības skan šādi. Austrumlībiešu izloksnē izā, Rietumos iza, tēvs, suzār, rietumos sizar, māsa, ūdag, rietumos īdag, vakars, mo, rietumos mā, zeme, juvā, rietumos juva, laps, mucā, rietumos mitsa, mešs, ubbi, rietumos ibbi, zirgs, sunā, rietumos sina. vārds. Rietumlībiešiem ir bijusi ne tikai sava atšķirīga lībiešu valoda, bet arī nozīmīga loma lībiešu un arī plašāk Latvijas kontekstā. Šeit no rietumiem saknes nāk gan jūsu lībiešu valodas skolotājiem Dāvidam Eršētam, sporta žurnālistam, gan mums ar Ullu, gan dziesmu svētku virsdiriģentam Jānim Enštrētam. Un šeit dzimis un audzis viens no svarīgākajiem, varbūt Latvijas vēsturē nepietiekami novērtētākajiem lībiešiem no rietumiem, lībiešu tulkotājam, pirmajam dzejniekam, jaunvārdu darinātajam Jānim Princim. Jānis Princis ir dzimis Miķētonī, taču kopā ar dēliem viņš pārcēlās uz Ventspili, apmetās netālu no jūras, kur savu laiku bija klejojošās kāpes. Izmantojot savas iemaņas, ko viņš bija guvis Miķētonī, dzīvojot pie jūras, viņš palīdzēja apturēt šīs kāpes, apturēt smiltis un uzcēla savu māju. Laika gaitā ap šo māju izauga vesels Ventspils pilsētas rajons, kas mūsdienās pazīstams ar nosaukumu Ostgals. Tepat ir Prinču iela, kas ir nosaukta nevis par godu kaut kādiem pasaku prinčiem vai nezinām valstu valdniekiem, bet par godu Jānim Princim un viņa dēliem. Jā, un Jānis Princis ir mūsu vanā izā. Jā, ir vectētiņš, četrkarš. Jā. Igaunijā labi pazīstamais Ferdinands Johans Vīdemanis par Jāni Princi un viņa valodu ir teicis šādi. Kolkas izloksne ir vairāk izplatīta, turpretī Pizes, ja Miķētoņa izloksne, vismaz daļēji vairāk ir saglabājusi somu valodu saimnes raksturu. Turklāt, protams, nedrīkst aizmirst, ka daži senie lībiešu vārdi, ko vecais princis ir izmantojis savas dzimtās valodas mīlestības dēļ, arī viņa Pizes izloksnē, kā viņš pats atzinis, tagad visur ir aizvietoti ar latviešu vārdiem, un viņa latviskuma vietā ierosinātos jaunos vārdus, ko viņš izveidojis lībiešu valodas garā. Tauta šķiet gan saprot, bet nelieto. Jā, bet jebkurai valodai ļoti svarīgi ir jaunvārdi, kaut vai latviešu valodā. Diškoncerts, lielveikals, pašiņš, tie visi ir ļoti vajadzīgi vārdi mūsdienās, bez tiem vairs nevar. E-pošt. E-pasts. Ap. Lietotne. Eģšik. Pašiņš. Pīla. Mākonis. Komarta. Saglabāt. Allavata. Lejuplādēt. Ilza panna. Augšuplādēt. Jaunvārdu radīšanā bieži vien liela loma ir rakstniekiem, dzejniekiem. Jaunatvieši, arī Rainis, izdarīja ļoti lielu darbu, lai latviešu valodā mūsdienās skanētu tā, kā tā skan. Līdzīgi arī Jānis Princis ar saviem dēliem strādāja pie lībiešu valodas, un arī viņi bija ne tikai valodas pratēji un latviešu dzejnieki, bet arī tie,
kas lika pamats lībiešu literatūrai. Viņi iztulkoja pirmās grāmatas lībiešu valodā, tie bija Bībeles fragmenti, un viņi bija arī tie, kas pirms gandrīz 200 gadiem sāka rakstīt dzeju lībiešu valodā, tādējādi ieliekot pamats lībiešu literatūrai. Jā, bet ne viss tikai bija. Jo lībiešu dzeju vēl aizvien raksta, redz, kur ir dažādas grāmatas. Un daudz. Un dažādas grāmatas iznāk. Un ja tā padomā, ja ir 250 lībieši, tad vismaz 3 jau raksta dzeju. Un jā, mēs nezinām, cik varbūt vēl daudz vairāk. Un kas ir vēl svarīgi, tad lībiešu dzeja top un iznāk ne tikai Kurzemes lībiešu valodā, jeb lībiešu valodas dialektā, bet viens no dzejniekiem, Ķempju Kārlis, ir izdevis 2 grāmatas Salacas lībiešu valodā. Un patiesībā tieši šī grāmata ir pirmā grāmata vispār tieši Salacas lībiešu valodā. Bet par dzejniekiem runājot, un arī par pieminekļiem, iezīmīgi ir tas, ka pats pirmais piemineklis lībiešiem Latvijā ir uzstādīts tieši lībiešu dzejniekiem, 3 lībiešu dzejniekiem no rietumu lībiešu ciema Miķeļtonis, un tas meklējams Miķeļtoni kapos. Šī pieminekļa stāsts ir ļoti interesants. Sākotnēji tas atradās nevis kapos, bet ārā pie kapiem, un tas tika atklāts 1978. gadā, kad šeit bija pierobežas zona, un patiesībā šeit nedrīkstēja iebraukt. Pieminekli izveidoja, lai atzīmētu šajos kapos apglabātos lībiešu dzejniekus. Protams, to neatļāva uzstādīt pašos kapos, tas bija jāuzstāda ārā, bet pieminekļa atklāšanas pasākums bija viens no grandiozākajiem visos padomju laikos, kas šeit ciemos vispār noticis. Jo uz to ieradās no Rīgas 4 autobusi ar dziedātājiem, latviešu dzejniekiem, lībiešiem, un notika tāds liels gājiens cauri ciemam. Īpaši zīmīgs ir viena šajos kapos apglabāta lībiešu dzejnieku stāsts. Tas ir Uldrīts Kābergs, Uļīka Inkamega, kurš savu laiku iestājās par to, lai lībiešiem būtu tādas pašas iespējas kā ikvienam citam. Par to viņam nācās pasēdēt gan 20. gados Jelgavas Trakonamā, no kura viņš uzrakstīja dzejoli igauņu pētniekam Oskaram Loricam, kas tā arī saucās Uļīka Inkamega dzejolis Oskaram Loricam no Trakomājas, gan vēlāk arī sēdēt Latvijas cietumā, kur viņš arī mira. Viņš savu laiku Latvijas presē tika nievājoši iesauts par lībiešu ķēniņu. Stāsta, ka tas ir radies tāpēc, ka viņš ir atteicies iet policistu pavadībā doties uz cietumu, un policistiem ir nācies viņu nest, ejot garām cilvēkiem, kas bija sapulcējušies, lai paskatītos uz to, kā tas notika. Viņš tas teicis, skat, kā latvieši mani nes kā tādu lībiešu ķēniņu. Un tā arī iegāja šī viņa iesauka. Bet patiesībā viņš patiešām cīnījās tikai par to, lai lībiešiem būtu tādas pašas iespējas kā ikvienam citam. Uldrīts Kābergs nomira 1932. gadā Ventspils cietumā. Tepat, kur mūsdienās izvietojies Ventspils pilsētas muzejs. Uļīka Inkamegs guļ šeit, bet viņa dzimta turpina saimniekot Miķeļtonī līdz pat šodienai. Tepat aiz kāpām viņa mazdēls Ēriks Kābergs joprojām ķer zīves, kā to ir darījuši viņa senči gadsimtiem atpakaļ. Savukārt viņa dēls Pēteris Kābergs, Pētera Inkamega, ir sarakstījis dzejoli par lībiešu krastu, kuru Ulla ir pārlikusi mūzikā. Malola bilmed rand, malola bilmed mier, ja semin riemand, kuminu mizad vier, kuminu mizad vier. Malola bilmed izad, malola bilmed aim, ja semin riemand, kuminu mizad vaim, kuminu mizad vaim. Malola bilmed rov, malola bilmed ov, ku imant kand izmaka, sis dimant völmed ov.
Sistimant tvoj medov. I sindis momalolab, ja laulas polab malas, tavoj gilmas valda, enš panūp kīlamam, enš panūp kīlamam. Malola bilmed randa, malola bilmed miar, ja semin riamanda, kuminum izad viar, kuminum izad viar. Ko mēs šodien esam iemācījušies? Mēs esam iemācījušies, kā sauc dažādas ģimenes locekļus lībiešu valodā. Tātad miez, Vīrs, vīrietis, nai, sieviete, sieva, izā, tēvs, jemā, māte, veļ, brālis, sazār, māsa, poga, dēls, tidār, meita, vanā izā, vectēvs, vanā jemā vecmāmiņa, un arī vanā izā, vectētiņš, rištizā, krustāvs, rištiemā, krustmāte, sabrā draugs, draudzene, un aim. ģimene. Vēl mēs esam iemācījušies arī dažas noderīgas frāzes lībiešu valodā, un tās ir min sazār un mulla, Mana māsa ir Ulla, min veļ un valt, man brālis ir valds, minenum sazār, man ir māsa, minan un veļ. man ir brālis. Vēl mēs uzzinājām, kāpēc valodās rodas dialekti un izloksnes, un to, ka lībiešu valodā ir divi dialekti, ir Salaces lībiešu valoda un Kurzemes lībiešu valoda. Tāpat mēs uzzinājām, ka Kurzemes lībiešu valodā ir divas izloksnes, rietumu lībiešu izloksne un austrumu lībiešu izloksne, kas pamatā ir arī lībiešu rakstu valodai, un ka šai rakstu valodai ir ļoti senas tradīcijas. Vēl tāpat mēs noskaidrojām, ka viens no cilvēkiem, kas aizsāka šīs lībiešu rakstīšanas tradīcijas, bija pirmais lībiešu dzejnieks Jānis Princis vecākais, kuram bija arī svarīga loma Latvijas vēsturē. Un viņš bija tas, kurš radīja pirmos jaunvārdus lībiešu valodā, un ka jaunvārdi visās valodās ir vajadzīgi un rodas katru dienu, un arī dzejniekiem ir svarīga loma, lai šie jaunvārdi rastos. Mēs uzzinājām, ka lībiešu valodā joprojām top dzeja, ir 3 dzejnieki, kas raksta lībiski šodien. Un vēl mēs noskaidrojām, ka ir tajā, lai lībieši spētu saglabāties un pastāvēt līdz mūsdienām, svarīga loma ir bijusi tādiem varoņiem kā Uldriķim Kābergam, Uļīk Inkamagam. Šodien mēs mācījāmies par to, kā lībiski pateikt radinieku nosaukumus un vārdus, bet par to, kādas valodas ir rada lībiešu valodai un kā radu tautas palīdzēja lībiešiem izdzīvot līdz mūsdienām, mēs mācīsimies jau nākamajā reizē. Un tagad mums ir atlicis tikai pateikt Surtienu Ulla, Surtienu valt, Surtienu Ulla min sazār surtienu valt min veļ, un nemispēl. nemispēl, Amma Jova ja tulbis kördapēl. mama Jova.